Latvijas Neredzīgo bibliotēka ir vienīgā bibliotēka Latvijā, kas nodrošina bibliotekāro un informācijas pakalpojumu publisku pieejamību īpašā formātā personām, kuras nevar lasīt parasto iespiedrakstu. Vienas no krājumā esošajām grāmatām ir Braila rakstā, jeb grāmatas, kas lasāmas ar pirkstiem. Šādas grāmatas ir lielas un biezas, tāpēc plauktos aizņem daudz vietas. Viena grāmata var būt vairākos sējumos, tāpēc svarīgi ir vecas, norakstītas grāmatas un brošūras utilizēt, lai atbrīvotu plauktus jauniem izdevumiem. Pateicoties brīvprātīgajiem no radošās apvienības jauniešiem Trepes un projektam Brīvprātības māja, bibliotēka varēja sakārtot savu krājumu. Bija dažāda veida izdevumi, kurus vajadzēja utilizēt. Viens no tiem ar plasmasas spirālēm. Tās izņemt vajadzēja saudzīgi, lai vēlāk varētu lietot atkārtoti. Visbiežāk ar tām tiek iesieti lasītāju pasūtītie materiāli Braila rakstā, darba vai mācību vajadzībām. Savukārt izņemtās Braila raksta lapas tiks nodotas makulatūrā. Citādi ir ar metāla spirālēm. Ja tās reiz ir aizvērtas, tad otrais vairs nav lietojamas, tāpēc tās vajadzēja atlaust, lai varētu izņemt lapas. Vēlāk laminētie vāki, kas bija bez apdrukas, tika sagriezti noteiktos izmēros un izmantoti audiogrāmatu kastītēm un citiem nolūkiem. Visgrūtāk bija ar sašūtām grāmatām, kuras arī vajadzēja atdalīt no vākiem un skavām. Viss papīrs, kas apdrukāts Braila rakstā, tika krauts lielās kastēs un arī uz tām, lai vēlāk būtu ērti nodot makulatūras savācējiem. Katrs latiņš, ko varam iegūt nododot makulatūru, ļauj iegādāties jaunu papīru. Jaunieši strādāja patiešām cītīgi un rūpīgi. Īpaši rūpīgiem vajadzēja būt pie saplēsto grāmatu restaurācijas. Grāmatas lapas vajadzēja izņemt no saplēstām spirālēm un ievietot jaunajās. Uzdevumu sarežģīja fakts, ka lapas ir pilnīgi baltas, un Braila raksta nezinātājs nevar noteikt, kur lapai augša, kur apakša, un vai lapušu numerācija iet secīgi. Šis darbs bija balstīts uz loģiku un darbības noteiktu secību. Kad iesējums nomainīts, atliek uz spirāles uzlīmēt grāmatas nosaukumu. Arī šeit jāuzmanās, jo grāmatas ir vairākos sējumos, tāpēc svarīgi zināt tieši kura sējuma uzrakstu līmēt. Šobrīd Braila raksta grāmatas vairs netiek iesietas plastmasas spirālēs, un to uzraksti uz vākiem tiek drukāti tipogrāfijā.
Kad grāmatu restaurācija pabeigta, tās var atgriezties abonementā, kur bibliotēkas darbinieces sakārtos atpakaļ plauktā, un vēlāk tās nonāks pie lasītājiem. Sižetā uzskatāmi redzams darbinieku noslogojums. No lasītāju atgriezto audiogrāmatu kaudzēm jāpārbauda katra kasete atsevišķi, pirms tās tiek novietotas plauktos. Papildus grāmatu utilizācijai un restaurācijai brīvprātīgā Elīna palīdzēja tapt jaunas grāmatiņas ilustrācijām. Viņa līmēja mikrokapsuļu papīru ar zīmējumiem, kas paredzēti Laimas Locānes grāmatiņai alfabēta un ciparu skaitām pantiņu. Tajā redzams burts redzīgo rakstā, jeb heboldā, un blakus tā attēlojums brailā. Pa to laiku darbi jau gāja uz beigām, un 2 dienu laikā jaunieši bija utilizējuši vairāk nekā 100 brošūras un 4 grāmatas. Savukārt restaurēti tika 32 sējumi. Atbrīvotajos plauktos nonāks jaunas un skaistas Braila raksta grāmatas, kas iepriecinās mūsu lasītājus. Bibliotēkas kolektīvs izsaka pateicību Radošās apvienības jauniešiem Trepes prezidentei Ramonai Liepiņai un visiem čaklajiem jauniešiem.